Es esmu Zaiga. Es esmu Amanda. Mēs studējam Baltijas kalpošanas skolā, un mums šajā skolā ir viens no priekšmetiem evanģelizācija. Un šajā priekšmetā mums bija uzdevums iet ozolniekos un evanģelizēt. Protams, bez Dieva nekas nebūtu tas iespējams. Mēs gājām Dievu vadībā jau no paša sākuma līdz pašām beigām. Jā, un mēs tad sākām lūgt, un mēs sākām dziedāt. Mēs vienkārši gājām pa ozolnieku, lūdzām un dziedājām. Un tajā brīdī mēs kaut kā pabeidzām mūsu lūgšanu, un pretī nāk vīrietis. Un mēs viņu uzrunājam, Aleksandrs. Jā, un mēs viņu uzrunājām, un viņš tieši mums atbildēja, ka šorīt no rīta viņš ir lūdzis Dievu, ka viņš it kā tic Dievu, bet ir riktīgi atkritis no tā. Un šorīt no rīta viņš lūdza, viņš speciāli lūdza, ka viņš grib nokāpt no tā alkoholisma, ka viņam tas ir apnicis, ka tas ir tik grūti, un mēs viņam nākam pretī un stāstam, ka Dievs viņu mīl. Dievs sakārtoja tā laiku pa laikiem, ka tieši, kad viņam bija jāiet uz vilcienu, un tieši mēs atnācām tajā brīdī, un tieši tajā rītā viņš lūdza, lai Dievs viņu atbrīvo. Un jā, un mēs kopā Mēs izdomājām, ka mums bija sajūta, ka mums par viņu ir jāaizlūdz, un mēs sastājāmies tā aplī, uzlikām rokas draudzīgi. Tā uz pleciem visi trietā, un mēs lūdzām, es lūdzu angļu valodā, man lūdzu latviešu valodā, un viņš pēc tam, pēc mūsu lūgšanas teica, wow, es jūtu mieru un kaut kādu prieku, wow, paldies, meitenes, paldies. Jā, tā kā mēs arī aicinām jūs evanģelizēt, ja tu esi gribi un varbūt tagad domā evanģelizēt, tad noteikti nepadodies, jo tu vismaz cilvēkā iesēsi sēklu, un viņš par tevi viņš atcerēsies, kad kas ir Dievs un kur vispār tvērties un pie kā tvērties.